klasē būs redzējumiem noteikumiem tā kā bija pēdējais posms Liķerniekos. Tas nozīmē, ka drīkstēs startēt ar 2 kilometriem mašīnu, A un B fināli, visi tieši tā kā bija. Nebūs vajadzīga atsevišķa licencēšanās priekš strīta. Jā, respektīvi tiek noņemta tā birokrātiskā ķēdīte, kas mums bija priekš piedalīšanās sacensībās, tas tiek atstāt tikai uz pro. Vienā dalības maksā ir iekļauta šī licences maksa, viss ir iekļauts, atnāk samaksā savus latiņu siks, un tev galva nesam ne pie apdrošināšanu, ne tur nekādā skaties savā strītā. Vienīgā izmaiņa sākās tajā brīdī, ja tu gribi krāpt ieskaits punktus. Strīta klasē nebūs čempionāts, strīta klasē būs kausa ieskaits. Nozīmē, ka gada beigās būs kausa uzvarētājs, bet nebūs čempionu nosaukuma. Čempionu nosaukuma mēs atstājam pro klasē. Ja grib vākt strīta klasē ieskaitas punktus, tad ir jābūt labu biedram. Ja ir labu biedram, jo kāds nav, tad var iestāties. Nu jā, biedri nav jāmasāk, jā, un tādas lietas, bet kā tur palikam šajās ar beķi par iestāšanos jaunajiem dalībām maksām. Par iestāšanos paliek par veciem jāmaksā, bet var atlikt vēl maksājumu. Nu, respektīvi, lai nav jāmaksā jums veselā čukāda iestāšanās naudu, ka jūs esat jāunājas, ka tad bijuši labi biedri. Iestāšanās 25 un gada biedri nav darīt 25, teiksim, ja jums nav vienā čukā jāmaksā 50 lati, pēkšņi jāšķirās no naudīgas. Jūs varēsiet to izdarīt, ja atlikt maksājumus. Bet ne, jūs to nebūsiet izdarījuši, ka vienkārši šeit punkti tiks gada beigās anulēti. Nebūtu viens atbrauc vienu lauku, viņam tās citas tur neinteresē vai saplīs kaut kāds plāni mainās un tā tālāk. Tā, tas ir par strītu īsumā. Par pro. Tagad varbūt nekādu iebildumu pret to sistēmu, vai viss ļoti patīk saistībā ar to, ka divi... Un tikai jautājums ar tiem tehniskajiem noteikumiem pēc tam tā kā, vai tagad uzreiz ir pēc? Nē, vai, es ātri izstāstīšu vienkārši tās ieviešas, un tad uzreiz mēs pristupējam pie visiem jautājumiem, vienkārši tiem, kas nav bijuši pagājušo reizi, ātri izstāstīsim. Pro klasē tātad liekam dubis iekšā un ir vajadzīga licencēšanās. Bet, ja jūs esat ielikuši dubis un nenolicencējaties lielajā trasē, vai nemaz negribat, tad jūs ar šo mašīnu arī varēsiet startēt strītā. Klases mainīt drīkst vienu reizi pa sezonu. Nu, respektīvi, tur kaut kāda šaize notiek pro klasē, un tu saproti, ka tu vairs nestartēs nevienā citā posmā, bet tev joprojām gribi turpināt braukt un kaut ko darīt, tad netiks aizliegts startēt strītklasē. Tāpatās strītklasē nobrauc vienu posmu, parādās sponsors, ielieku dubis iekšā un startēju pro, nolicencējos un startēju pro klasē, bet drīkstēju šo te maiņu veikt vienreiz sezonu. Tas vienkārši dēļ tā, lai cilvēki plānotu domāt, ko viņi gribētu, lai mums arī būtu organizatoriem un visiem vieglāk uzturēs atrast, kas vispār notiek sports, cik kāds to sportisti ir un kādi braucēji tā tālāk. Pro klasē notiks licencēšanās, būs atvērti treniņi Liķerniekos, ir plāns vismaz reizi nedēļā taisīt treniņus, ka var braukt trenēties un arī licencēties. Automātiski top 16 no iepriekšējā gada var dabūt pro licenci. Mēs esat savākuši punktiņus iepriekšējā sezonā un esat top 16 un braukt pro klasē. Lūk, tātad dubis, visi noteikumi praktiski skar tikai un vienīgi drošību. Tad citu šie te pasākumi ielas un pro klasē būs, tur, kur būs iespējams savietot, tie būs vienu pasākumu, tur, kur nebūs iespējams savietot, tie būs divi pasākumi. Starpība ir trašu ātrumos. Pro klases startēs lielajās trasēs, lielākiem ātrumiem. Mazajai klasē, ielas klasē, taču ir ātrumi stipri ierobežu. Lūk, tas ir tā īsumā. Par Baltijas čempionātu es šobrīd bišķi iepauzēšu droši vien, tāpēc, ka mums ir jāsavār vēl dažas atbildes no mūsu kaimiņiem, un tad mēs tikai varēsim, ir principā nolikums izstrādāts, taču nolikuma projekts ir arī nopublicēts, ja kādam ir interesi, jā. Par kaimiņiem. Lietuvieši ir ļoti, nedaudz neapmierināti ar to, ka viņiem neļauj trenēties ļoti daudz. Jo viņi atbrauc un tikai 2 stundas pabraukā un viss.
tā ir pro klase, aizmirstiet, nekur pasaulē nav. Tu atbrauc uz Gonku, tu vari pēc nedēļu iepriekš atbraukt, noieriet savu trasu un trenēties. Tā nekur pasaulē nenotiek, tās viņa problēmas. Un street klasē arī tāpats? Street klasē, bet mums jau praktiski visu laiku šīs trases ir pieejams. Aizbrauc, no kur ir problēmas, nesapratu. Nē, street klasē nav problēmas, tāpēc, ka visu laiku pirms sacensībām notiek vairākas dienas treniņi. Jā. Nē, es nedomāju, Viņiem jau nav tā, ka neļauj, vienkārši viņiem neļauj tajā dienā, jo ir saplānots grafiks, ir dienas kārtība, kurā ir jāiekļaujās. Tā ir viņu grib, vajag, tā, ka viņi visi, tie kāja. Es esmu runājusi arī ar Tomas organizāciju, tas ir vienkārši, cilvēkiem un sportistiem ir jāsaprot, ka tā ir dienas kārtība, ir organizatori, viņi ar kaut ko reiķinās, viņiem netiek liekt iespēja atbraukt un būt šeit trasē iepriekšējās dienās. Ja tas tā nav, tad, ja viņi te neatbrauc, tad tā nav, teiksim, mūsu kompetence vairāk, ja viņi ir līdzvērtīgi sportisti šeit. Iespējams, organizatori viņiem nodrošina kaut kāds papildus bonusiņus, ja, lai viņi būtu šeit, lai būtu skatāmāks sacensības un būtu visiem interesantāk, ja. Bet mēs nevaram, teiksim, viņu dēļ kaut ko bīdīt, ja. Ir bijuši atsevišķi precedenti, es zinu, par ko iet runa, kad, teiksim, varbūt viņiem tiek tur viens aplis, citiem tiek 3 apli, tas ir atsevišķs temats, ja, bet turpmāk arī tas tiek skaidri atrunāts, kad ir konkrēts laiks. Mēs nevaram izsekot, cik katras reizes, ko izdara trasē. Ja? Ir konkrēts laiks, ja tu tiec tajā laikā trasē, tu tiec, ja tu netiec, tad mēs to neko, diemžēl, nevaram izdarīt. Mēs nevaram, dienas kārtība nav diemžēl izstiepjama. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt iepriekš, uzaicināt viņus rakstisku uzaicinājumu izsniegt par to, ka ir iespēja trenēties iepriekš diezgan lielā termiņā. Jā, tas tā. Vai kāds man ļoti nepiekrīt, vai grib oponēt? Nē, es vispār nezinu nevienu, jebkurā gadījumā, ja ir bijuši kaut kādi objektīvi apstākļi, un tiešām cilvēkam, es nezinu, viņi tur pat ir plaukt mainīt, vai vienalga, ko es nezinu, ja vērsušies pie organizātora, vienmēr ir kaut kādi risinājumi mēģināt atrast, un reizi, man liekas, nekad nav bijis tā neaizmirst, nekur tagad nebrauc. Vismaz iepazīties vienmēr ir ļauts un tā. Domāju, ja ir grafiks, tad ir viņā jāiekļaujas, un ja latvieši aizbrauc uz Lietuvu, es domāju, arī viņiem netiek tagad, davai jūs trenējieties, mēs pastāvēsim. Nē, saprotiet, ne visi forši viesi, tas ir krūti, mums vajag viesus, tiešām, lai tās sacensības būtu skatāmas un baudāmas. Bet mums ir arī jāciet vietējie sportisti, un viņu laiks, un arī viņu investīcijas. Mēs gribam būt solidāri, bet gribam arī cienīt visus. Jā, kurā gadījumā tas ir teiksim, normāli paziņo viņiem, teiksim, Nu, pateikt, tieši ka tā. jūs nedēļu pirms tam trāst, jūs sazināties ar kontaktpersonu, Jā, jūs droši varat vien vienoties, atbraukt. Jā, varbūt tur ir bijis caurums, jā. Kad, Varbūt. kur viesnīca ir jūsē, bet jums neviens nedēļ, teiksim, trenēties. Teiksim, jūs ar 2 dienas iepriekš atbrauciet un trenēties. Valējiet, jā. Valējiet, Tieši tā. Tā. Tas tā kā no manas puses. Mums jau bijusi arī pat saraksti lietuviešu valodā ar viņu, tāpēc, ka mums ir bijis mēģinājums, Cilvēks, kas nāk lietuviešu valodu, un tad speciāli uzaicinājumu tika rakstīt viņa lietuviešu valodā. Bet, atsāpes bija, Nē, no otras puses, iedomājies, viņam ir jāatbrauc, teiksim, sacensības ir sestdienā, ja viņam jāatbrauc uz šejienu trešdien, tātad visi noteikti strādājoši, jā. Tas nozīmē, ka viņš tad, Bet mums taču arī jāizbrauc. Nē, to neko es nevienu neaizstāju, vienkārši tā, viņi kā aizstāv kā viņu viedokli par to, ka, mēs visu saprotam. pamest atbraukt, jā. Все бросите, понятно. kaut kādu upuri jānes, tas sports stipri. Problēma. ir tā. Mums Tad pat labi pašiem jābrauc trenēties. Mums tik ne jau mēs brauksim trešdienā, es domāju. Jā,